Tad varbūt par to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ierosmi veidot Latvijā 30 pašvaldības. Man nav zināms, kuras ir tās 21 novadi, kādi tie būtu pēc viņu domām. Es saprotu, ka ir 9 republikas pilsētas un tad ir 21 novads. Jāsaka, ka mana pozīcija vienmēr ir bijis tāda, ka Latvijas pašvaldības tie ir rajoni un republikas pilsētas. Vai saucat rajonus par apriņķiem, vai viņu saucat par novadiem, tam nekāda nozīme nav. Jā. Un, kādreiz bija 26 rajoni. Es domāju, ka tas iedalījums 26 rajonos viņš ir optimāls un attiecīgi republikas pilsētas. Republikas pilsētas varēja būt arī mazāk. Es domāju, kad ir dažas republikas pilsētas, kas ir mākslīgi pie tām pieliktas klāt, bet tas neko nemaina pēc būtības. Lūk, un tad, protams, pie tam nav obligāti jālikvidē tagadējie novadi. Nav obligāti. Vienkārši tie tagadējie mazie novadi, tie būtu pirmā līmeņa pašvaldības un šie rajoni vai apriņķi 26, vai 21, tas ir detaļas. Tie būtu otrā līmeņa pašvaldības, tāpat kā republikas pilsētas, viņas pildītu gan pirmā līmeņa pašvaldību, gan otrā līmeņa pašvaldību funkcijas. Faktiski šāda veida reformu var izdarīt ārkārtīgi viegli, ļoti ātri, tam nevajadz. Un pie tam netiek aizskatas mazo novadu intereses, kuri būs galvenie cīnītāji. Bet ja pateiks, ka viņus nelikvidē, es domāju, ka tad nav problēma, jo cilvēki grib saglabāt i deputātu vietas, i kabinetus, i mašīnas, to visu saprotams ir. Un Latvija to var atļauties. Ja tajā Alsuma novadā ir tā novads, lai viņš ir tas novads, ar ko viņš kaitē kādam. Vienkārši tad viņiem būs salīdzoši maz funkcijas. Lūk, tā kā šāda ideja nav jauna, savā laikā es viņu aktīvi aizstāvēju Tautas partijas priekšā, bija vairākas tikšanās ar Tautas partijas vadību, piedalījās arī tur Zālāns. Viņi atzina, ka tā pieeja ir pareiza, pa tiem 20, manā variantā 26 rajoniem vai apriņķiem, šai gadījumā 21. Bet viņi teica, ka tā reforma pa tālu aizgājis, kaut gan nekas tur pa tālu nebija aizgājis. Vienkārši bija ieciklējušies. Labāk laicīgi atzīst tavu kļūdu, nekā izdarīt kļūdu un pēc tam mēģināt viņu labot. Bet šo lietu nav grūts izdarīt. Tā. Tad Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija virza noziedzīgas izmaiņas likumā, atkritumu apsaimniekošanas likumā, noziedzīgas es viņas sauktu. Tās atkārtoti to virza, tie tiek virzieti lielveikalu interesēs, lielveikalu ķēžu interesēs, kas novedīs pie būtiska atkritumu apsaimniekošanas tarifu pieauguma iedzīvotājiem. Tāpēc viņi sauc par noziedzīgu, tādā izpratnē noziedzīgu, ka iedzīvotājiem būtiski palielināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Bet, protams, lielveikaliem samazināsies. Mēs centīsimies, es domāju, mēs pašvaldības savienība, es ceru arī ZZS, aktīvi cīnīties pret šādām likuma izmaiņām, bet, grūti pateikt, kā būs.